Tā, tagad mēs ejam, kur izstāstīt, lūdzu. Kur mēs tagad ejam? Mēs ejam pils pilnīgi piegulušajā teritorijā, kas saucas Tautas parks. 50 gadus viņš ir bijis atstāts tā kā novērtā. Tautas parka nosaukumu viņš ieguva? Tautas parku viņš ieguva jau 1923. gada schematiskajā plānā. Par Siguldu viņam jau bija nosaukums Tautas parks šai teritorijai. Vienkārši Tautas parks, tātad parks domāts tautai. Un tie 22 hektāri, pamazām viņi ir tā kā parasti mežs pārņem visu, kas netiek pļauts. Mēs ļoti lielu daļu no viņa esam pļaujuši, bet šis stūris, kas ir Paparžu gravai piegulošs, ir atstāts nedaudz novērtā, jo mēs meklējām idejas un plānu, ko ar to darīt. Lai nav tā, ka te padaram to un tu padaram šito, un tagad mums ir jau sen atpakaļ mūsu priekšsēdētājs, atceros, pirmoreiz pieminēja ideju promenāde. Promenādes ideja dzima šeit, Tautas parkā. Sākums šeit, kad būs promenāde. No pils savienojums ar visu to gravas malu, ar Paradīzes kalnu. Tā ir, es pat neatceros, cik sen viņam, es atceros, ka es to pirmoreiz ideju dzirdēju no viņa. Un tagad mēs esam, sen atpakaļ, man liekas, kad viņš vēl bija izpilddirektors, jā. Tad jūs lolojat to ideju. Ideja ir lolota ilgi un dikti un beidzot ir jau. Bet šitās liepas ir sākotnēji cirptas, jā, tā tie kroplīgumi viņiem ir no tā, kad viņas ir cirptas un pie tām nevis pat varbūt sākotnēji, bet man liekas, ka tad, kad te bija sanatorija, te bija cirptas, tās liepas tika apcirptas. Nu jā, tas tomēr ir briesmīgi, ka tas liepas sāk cirpt un pēc tam palaiž. Sākot no 50. gadiem, jā. Būtu jau viņas tad ir tādas skroplas un Tad ir bīstams. palaistas, augt, tādas mums saglabājušās, bet tur dziļumā iekšā, Dievs, cik tur interesanti ir Latvijas laika stādījumi, laivu formu stādījumi, apli, un to visu var vēl tagad atpazīt. Bet arī ar liepām, jā? Dažādiem kokiem, tur bija arī, man liekas, kaut kādi ozoli. Es baidos pateikt neprecīzi, bet piemēram lapegļu pusloka ale, rinda, kā to saukt, ja ir puslokā stādīt. To ļoti uzreiz redzēsim. Tā ir vienkārši kaut kas. Ik pa laikam kaut kas tāds izcils parādās, un tas ir saprotams, ka tas ir Kropotkins stādījis, Latvijas laikā turpinās to darīt. Jā, tas Kropotkins jau arī bija viens tāds vēl vecis, kuram visādas modernas lietas patika. Pareizais vārds. Tas vēl vecis. Jo viņam ir arī, kā personības ir ļoti arī diskutabla. Jā. Nav tikai pozitīvās lietas, kur sākas šitā lapegļu pusloks, paska aiziet, ting, aiziet. Nu, tās ir, kas tās ir par regulējumu? Priedes, tās ir kaut kādas, jā, kaut melnās priedes vai tās ir melnās priedes, jā. Melnās priedes tās ir. Mums šim parkam visam ir dendroloģiskā izpēte taisīta novērtējums. Ir jau, laiku faini. Arī šeit mēs esam naktvijos atraduši. Un šeit ir arī tās liepas kaut kā īpaši stādītas. Viņas visas šie lielie koki, visi lielie vecie koki, tā pati grupiņa viss ir speciāli stādīts. Tas nav tā nejauši savaudzis vai tas viss ir ar plānu. Jā, mums tagad atliek to plānu atklāt un plus vēl piedevām sākot no šejienes jau palaist tos gājējus gar pašu to gravas malu, bišķi patīrot to nogāzi, lai mēs redzam to gravas pretējo pusi. Te ir darbs, te ir gadsimta darbs. Jā, un te atkal uz to turaidu parādīsies no citas skatu punkta. Vienkārši parādīsies lietas, ko mēs līdz šim var jau saprast cilvēkiem jau pat. Cilvēki jau Viņa staigā, es esmu tur gājis ekspedīcijā, kur no pils aiziet uz to Balles placa, kas jums ir tāds pakalnīts. Šita vispār prasa. Jā, šitas ir pilnīgi kaut kas atkal jauns. Man vienkārši tik ļoti tās lapeglas lietas, tas ir vienkārši kaut kas svarēns. Paskatās, kāds ir tas stumbrs apakšā viņai.
Tā kā pudeņu koks. Jā. Te ir tādi izpār. Jā, ja te ir tādi, bet kaut kas interesants, un arī veidotas formas. Jā. Kas ir otrs, ja, kad kāda motivācija bija taisnība pirmēram lapagulu šādu sastādīt, kurš to tagad var pateikt, tas tikai minējums. Jā, nav neko piezīmes atrast, kāpēc viņš tagad. Jā, tā ir vispār klora, ka kaut kas tur ir sabojāta galotni, un tad veidojas jauna galotni. Interesanti, ka tur stāvis tam iemetumā. Ja patīties katē arī uz Pasaki, šeit ir pa daudz sagāzies. Man kā... No bioloģijas tā atbildīs. Biedēši veitrīs ir lielāks kristāls. Pārti 20 centimetri. Bet šitās taču... Šitās būtu jāvāc šeit nost. Būtu jāņem nost, ka viņas vēl traucēja cilvēkiem, un viņas aizķērso cilības. Jo šitās kristālis tak nav vajadzīgs. Un daudz parks taču arī atļautu novākt. Šādus noteikti atļaut. Ne, tas, ka tie jau pat ir simpātiski, tur nav nekāda vaina. Ja mēs runājam par absolūti dabisku mežu biotopu, kurā nekas netiek darīts, tad ir normāli, ka šāds kristāls viss ir. Bet turistu apmeklētās vietās ir jāraugās. Kauzais koks nesen ir nogāzies. Nē, tas ir skaidrs, es vienkārši... Tas nav tā, ka viņš te stāv jau vienkārši... Nē, es nedomāju. Kaut kādu mēnešu laikā te neviens nav apsekojis un... Es vairāk vadinu uz to, ko vajadzētu vākt ārā, ko nevajadzētu. Es domāju, ka mēs diezgan daudz vāksim, diemžēl, tad, kad mēs te taisīsim. Protams, atcerās, te bija tajā virzienā gāja, bija tā saucamā Jušu taka, bija tāds projekts, un vairākus gadus viņš bija visādu sajūtu, kā lai saka, bērni varēja iet un izbaudīt visādas sajūtas, tur, piemēram, koki ar piepēm, kaut kādas skaņas, tajās vietās, kur strautiņš tek. Detaļas pa Jušu taku nemācējuši izstāstīt, bet tas bija ļoti interesants projekts, un ik pa kaut kādiem 10 metriem bija kaut kāda norādi, lūdzu izbaudi tādas un tādas sajūtas, un tad bija jāmēģina saprast. Tas bija vienkārši, tagad es jūtu, ka vienkārši tas arī bija mitrā ideja, kas atceros. Jušu taka, jā, to mēs izgājām ar mazbērnam. Bet mums jau viņa būs jāatzīmina. Tad, kad parādīsies kaut kas cits vēl, ko te darīt, tad pie reizes atzīmināsim arī Jušus. Jo tā taka jums bija atšķirīga no tā, kā taistās sajūta takas, kur jūs ar kājām bauda tos dažādos. Tas bija ar visām maņām. Bet tur bija maņas izvēr, tur jāskaņas, tur bija ūdens skaņa. Tauste, tur bija jāizver acis un jātausta kokas stumbrus. Un tur bija jābāž koka dobumā, bija iekšā roka, tur bija tā, bērnam bija bailes iebāzt. Bet pēc tam sajūtas bija laba, sakām, bija kaut ko citu dabūja. Respektīvi, promenāde nāk pa sevi. Mēs ejam pa promenādi. Ir te kaut kādas traumiņas bijuši, bet aizvilcies smukas ir. Bet jums tā promenāde kaut kādiem posmiem plānojās arī apgaismota? Bet tā jūs netraucēsiet kādiem sikspārņiem? Tas viss tā ir lieta, kas ir Gaujas parku no tik detalizēti jāizspriež, jo es pieļauju, ka tuvāk pilsētai, kur jau tāpat ir gaisma, būs apgaismots tālāk no pilsētas. Nebūs pat, ka es ir tālu atnāks šitie stādījumi. Jā, šitie ir atkal ļoti interesanti. Te Lapegls beidzās? Te Lapegls beidzās, un tagad ir šitie sastādīti. Tie var ir stādīti, tie nav paši. Jā, tie ir rindās. Kaut kādā arī tas loks turpinās no tām Lapegliem, bet viņš aiziet. Tie ir visi. Ozoli šitie izskatās.
vienkārši, ja viņas visus tos stādījumus atklāja, nu tā, parāda. Jo te jau tad, kad viņi ir ieauguši, viņas jau tā Nu, kā te ir tās invazīvās kļavas, kas ir jāņem ārā. Tie sējeņi visi neko nedarīja. Nu, tie arī tur ir kļavas. Paskat, cik forši izskatās. Jā, šitiem vajag izstāt, un ir pilnīgi tā kā kolonā. Tur ir tāda pilnīgi aleja. Tur es gāju aleja. Aleja arī no dažādiem kokiem, tās melnās priedes un tālāk tā kā lapēkins. Bet šitā pilnīgi kolonēla tāda. Tāda milzīga. Šitie jā, ozola un tālāk aiziet lapēkins. Lapēkins un atnāk ozola. Vai kad atrastu pierakstus, kāpēc tas ir? Nu, kāda ir bijis tā doma, jā? Jārokās rakstus. Varbūt kādi cilvēkiem kaut kur ir kaut kādi stāsti mājās, ja par to sāks runāt, varbūt patnāk. Mēs esam taustījuši, prasījuši, nezinu, tai pašai, kas mums ir tā zinātāja, vēsturisko parku zinātāja Janeli. Nu, nav tāda informācija. Bet te varbūt, kas to Kropotkinu pēta, varbūt ka kaut kādos tajos pierakstos. Un pēc tam mēs varēsim pa šeit iet atpakaļ. Jā, mēs neiesim visu. Nē, bet šitā kolona... Bet viņa ir ļoti interesanta tā pa šito gravas malu, viņa tāda līkločēna. Šitā būtu vieta vienkārši perfekta. Jā, viņa tā iegriežās iekšā, iet uz āru. Kā te tās silsu gravu varenība, te visu redz, ja kā tā gauja ir grauzušies. Šobrīd mēs tikai nojaušam, ka tur tāda papardu grava ir. Jā. Tas konturs viņai ļoti tāds. Jo stāsts par papardu gravu arī, tas ir jūsu stāsts. Nu jā, tā viņa aiziet projām līdz glezmotājiem, jā? Nē, viņa aiziet līdz Līvkalnu ielai, un tad ir, tur sākas jau labiekārtot. Tur jau jums ir labiekārtot, Tur jau ir labiekārtots, un tad par to labiekārtot to var aiziet līdz glezmotāju kalnu. Nē, nu, bet savienojums, es domāju, tad glezmotāju kalns aizies projām līdz... Un pēc tam to ir domāts no glezmotāju kalna, ka pa Vējupīti līdz pat Peltei, augšā līdz šosejai aiziet, respektīvi ar domu, ka peltes, tie cilvēki, kas dzīvo peltēs, viņi arī izkāp no tām gultām, pāriet pār šosejai un jau ir promenādes. Un tas ir tas plāns, ko es vispār nezinu, kā viņi varēs realizēt, bet tāda doma arī ir. Jā, tā Vējupīte arī tur ir mežonīgi. Tur nemaz nevar izbrist posmos. Tur ir gaisa ekspedīcija. Ka visu to iedzīvotāju daudzumu arī viņiem iedot to sajūtu, ka viņi īstenībā ir gravas malā pie Gaujas, cik te ir aiziet līdz Gaujai. Nu, Vējupīte tas ir tā ļoti skaisti tagad, tā ka visa krauja, kur ir veterāna un braukļāla. Un tas stāsts par radiostaciju, kas izglāba. Ja tur ir privāti īpašums, ja tur tajā televīzijas turnī, vai kas mums uzskaitās? Tur ir privāti īpašums, jā, pārdevs savu laiku Latelekoms pārdev to īpašumu. Jā, jo tas tomēr arī ir tāds neatkarības stāsts, patriotiskais stāsts, kā noturēja to radiostaciju tajā. Un kā viņš bija nokrāsots. Jā. Jo tad, ka viņi nokrāsoja sarkanu, es to ļoti labi atceros. Un tāpēc kaut kādas nedēļas parādījās vēl apakšā balts un sarkanas. Tāpēc, lai nebūtu sarkana, balts sarkana, bet lai ir strīpiņā. Lai vairāk strīpiņas, bet to jau neviens vairs nevar aizmirst. Un to papildu krāsas jau neviens vairs neņem vērā. Nu, jā.